Parasts krekls var kļūt par vissvarīgāko garderobas sastāvdaļu, ja pie tā prasmīgi pastrādā. Realizēt var praktiski jebkuras idejas. SIA X projekts, kam piedara preču zīme X-Pro, ir Latvijas uzņēmums ar daudzu gadu pieredzi apdrukas jomā. X-Pro darbinieku kodols veidojies jau no 1986. gada. Uzņēmums šuj un apdrukā visa veida izstrādājums, sākot no karogiem, baneriem un tēkrekliem, beidzot ar telpu noformējumiem un nestandarta apģērbiem. Nu jau 4 gadus par vienu no uzņēmuma prioritātēm kļuvusi sporta formu izgatavošana dažādu sporta veidu pārstāvjiem – basketbolistiem, motosportistiem, hokejistiem un citiem. Šim nolūkam uzņēmums ir iegādājis patiesi jaudīgas iekārtas, kas ražotas ASV, Japānā un Itālijā. Savukārt dažādām priekšrocībām apveltītais poliestera audums tiek iegādāts gan tuvākajās kaimiņu valstīs Lietuvā un Igaunijā, gan arī tepat mūsu valstī. Šīs audums ir īpaši piemērots sportistu apģērbam, jo ir izturīgs pret dažādiem laika apstākļiem, labi uzsūc sviedrus un ātri izžūst. X-Pro ir apģērbuši brāļus Vinterus, Kristeru Sērģi, Māri Rupeiku, Lauri Freibergu, Matīsu Karro, Latvijas bobslejistus un daudzus citus. X-Pro lielākais lepnums un sasniegums līdz šim ir hokeja kluba Rīgas Dinamo formu un fanu atribūtikas ražošana. Ar ko X-Pro ražojumi atšķiras no citās valstīs tapušiem sporta apģērbiem? Pirmkārt, mūsu ražotie sporta apģērbi ir labāki par citiem tādēļ, ka viņi ir ražoti Latvijā. Tas savukārt nozīmē to, ka viņi ir krietni kvalitīvākā izpildījumā, kā piemēram austrumos ražotie, piemēram Ķīnās un citās valstīs, kur varbūt tas ir lētāk, bet tāpat laikā varbūt nav tik kvalitīvi. Otrkārt, šeit katram pasūtījumam tiek pieies ļoti individuāli. Katrai klientu vēlmei, katrs sīkums tiek apspriests. Tie vienlīdz var būt gan 1 vai 2 sporta krekli, tie var būt arī liela komanda, ja? Jebkurā gadījumā visas tiek izstrādātas nianses un ar izpratni un mīlestību pret savu darbu. Jebkuras sporta formas izgatavošanai nepieciešamas 2 dienas. Uzņēmums savā darbā izmanto dažādas drukas tehnoloģijas, taču galvenās ir sublimācija, kad krāsa tiek ievadīta audumā un zīmējums tiek iestrādāts šķiedrā tā, ka pārlaižot ar roku to nevar pat sajust, kā arī sietspiede, kur gatava aplikācija tiek mehāniski uzdrukāta uz apģērba. Uzņēmumam X-Pro piedara arī Baltijā lielākā sietspiedes mašīna, kas var nodrukāt pat 400 kreklu stundā. Šoreiz gan ielūkosimies, kā to par sublimācijas tehniku veidotas sporta formas. Vispirms datorā tiek sagatavots drukājamais fails, ievadīta informācija par apģērba krāsu, izmēru un modeli. Tad sublimācijas printeris, balstoties uz sagatavi, izprintē šablonu. Uz papīra ar īpašu pārklājumu, kas neļauj tintei izplūst, lai tonis būtu vienmērīgs. Tintei ir 4 pamatkrāsas – sarkana, dzeltena, zila un melna. Tās sajaucot var izveidot 1000 toņu. Pēc tam sagatavi pārnes uz audumu. Vispirms šablonu uzliek uz ruļļa, pēc tam noregulē vajadzīgo spiedienu, ātrumu un temperatūru. Ierīce, ar kuru tas tiek darīts, sauc par cilindra sublimācijas presi. Tad nogriež vajadzīgo auduma gabalu. No auduma izgriež nepieciešamās detaļas, kuras tiek sašūtas kopā. Vēl uz krekla tiek uzšūts logotips un ar dekoratīvo štepi no ārpuses tiek nostiprinātas vīles. Kad viss sašūts, ar karstspiedes presi uz aizmugurējās apkaklītes malas uzdrukā uzņēmuma nosaukumu un krekla izmēru. Tad krekls tiek izgludināts, salocīts un ievietots polietilēna maisiņā, kas ražots Latvijā. No X-Pro sporta apģērbus pasūta arī Somijā, Holandē, Igaunijā, Lietuvā un citās valstīs. Pasūtījumi nākuši pat no Zviedrijas dzelzceļa un Hugo Boss, taču visgrūtāk ir šūt riteņbraucēju tērpu, jo tas nav viengabalains. Starp neparastākajiem pasūtījumiem minams krekliņš ar uzdrukātām kailām krūtīm, kā arī tautas tērps, kas patiesībā ir priekšauts. Mēs neesam raduši gausties par situāciju un viss ir slikti un tā tālāk un apvainoties uz valsts vai vēl kaut ko. Mēs tā vietā turpinam ražot, turpinam strādāt, pētīt ārvalstu tirgus, jau patreiz diezgan daudz eksportējam gan Eiropā, gan arī nedaudz tālāk. Nevienā brīdī neapstājamies uz kaut kādiem lauriem neguļam un cenšamies pēc iespējas vairāk nekoncentrēties uz kaut kādu plēšanos un pārdalīšanu tepat Latvijā, bet ir pētam, ar ko mēs varētu būt interesanti tālākās zemēs, ko mēs varētu viņiem piedāvāt.